Sveiki, man draugi, esmu Taifuns. Draugi, jūs visas apskauju šajā jaunajā dienā. Sveicieni, cieņa, mīlestība. Atkal mani lausi ir man blakus svētītājs. Mans dēls, laipni lūdzams. Skaties, vai tas nav Apollons? Es bieži sajaucu šo Apollonu ar Kaplanu, draugi. Viņi ir ļoti līdzīgi viens otram. Tāpēc šodien arī laiks ir mazliet vēss, mašallah jauki. Vēlreiz, ja augstais Dievs dot labu lietu, mēs justos atviegloti. Kāds ir uzrakstījis komentārus? Viņš teica, ka dārzs ir dīvains, zaļums ir pazudis, viss ir kļūst dzeltens. Draugi, kamēr visā Turcijā plūdi un katastrofas, šeit, Čānakalē, atkal vispār nav līs lietus. Ja vildu laika nav līs, tāpēc viss ir izžuvis. Zeme ir tāda kā atvērta bedre. Koņas līdzenumos arī zeme plaisā. Pat šeit dārzā lielākajā daļā vietu zeme ir plaisājusi sausuma dēļ. Cerams, ka visaugstākais Dievs dos lietu, lai mēs varētu atviegloties. Šodien mūsu tēma ir Hades. Starp citu, pirms pārējiem pie Hadesa, kā jau teicu iepriekšējā video, es solīju, ka šajā video dalīšos ar tiem komentāriem, kurus atstāja tie, kas komentēja visvairāk. 3 cilvēki. Pašlaik jūs redzat to ekrānā. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu komentārs parādās video, atstājiet pēc iespējas vairāk komentāru zemāk. Rakstiet komentārus, draugi. Es video dalīšos ar to cilvēku komentāriem, kuri atstās visvairāk komentāru, lai jūs zinātu. Šodien, draugi, es izlaidīšu Hadesu. Pagājušajā... Dēls, ko tu dari, meitiņ? Kur tu kož, lūdzu? Es nesaprotu, kas notiek. Es pēdējo reizi teicu, ka turpmāk Hadesu izcelsim priekšplānā. Kārlos un Ai pēdējo reizi sacentās, jūs, draugi, redzējāt viņu pašpārliecinātību. Hadesu arī jau labu laiku nebija izcēlis priekšplānā. Šodien es izlaidīšu Hadesu, kad visi bērni ir brīvi. Parasti man bija plāns arī palaist vaļā, taču šajā video es Aju nelaidīšu vaļā. Jo nekad nevar zināt, varbūt viņi varētu saķerties. Ja vēlaties, uzrakstiet komentāros, nākamajā video es laidīšu vaļā Ai. Hadesu es tā arī izlaidīšu. Šodien es atvedīšu viņu pie bērniem, es atvedīšu Hadesu pie Karlosa. Mēs novērosim viņu reakcijas. Lūdzu, tajā laikā nepieviliet mani, atbalstiet mani nospiežot patīk un abonējot šo video. Ja vēl atstāsiet komentāru, tas mani ļoti iepriecinās. Draugi, tagad es grasījos apkopt šo manazu. Redzat, draugi, ir atnākusi vasara, pagaidi, meitiņ, pagaidi. Kaplān, cik gan tu esi zinkārīgs? Ko tu dari, Dievs te? Viņš ēd mikrofonu. Ak, draugs, tu man sajauc prātā. Es saku Kaplāns, Apollu. Mans tēvs nopirka mikrofonu. Tavu mikrofonu uzreiz brilles. Tiešām, draugi, Apollu gandrīz salauza mikrofonu ar muti. Paga, paskatīšos, lai izķemmētu tosunu. Tagad man ir šāda skaista kopšanas ķemme. Tie, kas zina, arī suņi, kad pienāk vasara, sākās spalvas maiņa, draugi. Tas nozīmē, ka viņi met spalvu. Viņi nomet ziemas spalvu, tā kļūst plānāka, tāpēc šajā periodā viņi ļoti daudz met spalvu. Mums kārtīgi jāizķemmē, lai spalva atjaunotos. Paskatieties, spalva pavisam sabojājusies. Starp citu, paskatieties, kāds izskatās mūsu tosuns, draugi. Paskatieties uz šo bērnu. Vakar es Instagramā ieliku viņa kucēna laika bildi. Tosuns un mans maraz. Visi ir sajūsmā, visiem ļoti patika. Godīgi sakot, Gecei bija vienkārši izcils metiens. Tiešām, mašallah. Tosuns arī ir lielisks bērns. Maraz arī ir apuls, viss ir skaisti, bet šis ar to sunu. Kā Maraz varēja dot tādus kucēnus? Viņi nemaz neizskatās pēc Geces, tam nav nekādas saistības. Skaties tagad, spalvas tūlīt sakārtosies, vai ne? Maraz! Aslan, tu baidies no manis starp citu. Ceru, ka, kad viņš iznāks, viņš tiem neuzbruks. Maraz arī ir teļš, tāpēc, kad apuls un pārējie ir tēviņi. Nezinu, vai viņi ies virsū Hadesam. Ceru, ka viņi to nedarīs. Ceru, ka mums nevajadzēs vēl ar to nodarboties, draugi. Skaties, Maraz tagad ir pilnīgi tīrs, redzi? Aslan, mans dēls, paņem manu Marazu no apakšas, no otras puses. Redz tam cilvēkam, kuram patika viņa augums un izskats, mīkla sabruka. Nāc, Kaplān, nāc! Nāc, meitiņ, nāc! Mana palaidnīgā meitiņa. Šī meitene visu laiku kož tētim, jā. Pāries, bet ir atnākusi. Taisini, kur tu esi. Skaties uz teisinu, skaties. Atkal mans lauva ir iekārtojies saulē. Starp citu, draugi, no apakšas vēl nav pilnībā sākusies meklēšanās. Tāpēc es to neaizvēru, parasti es būtu aizvēris. Es teicu, ka vēl nav pilnībā sākusies meklēšanās, tāpēc neaiztiku, skaties. Tagad es izvedīšu ārā Hadesu, nebūs nekāda strīda. Labi, teisini. Hades, te teisini. Viņi jau tāpat sapratās. Viņi jau kādu laiku nav bijuši kopā. Cerams, Anna nesāks strīdēties, aizraujoties ar emocijām. Skaties, nāc un aizved Aisinu no šejienes. Taisins arī ļoti daudz spalvu met. Skaties, vai redzi? Draugi, vasara ir atnākusi, paskatieties. Viņš neticami daudz spalvu met. Man šos bērnus jāaizved uz jūru.
Kāpēc tu bāzi savu kāju man mutē, bērniņ? Teisīn, tu liec man vēderu sagriezties, dēls. Kājas smird pēc kaut kā pretīga. Tavas kājas smird pēc kaut kā pretīga kājas smird. Ak, Dievs, tu lēnām. Apstājieties, jaunieši! Jaunieši, tu nē! Apstājies! Apstājies, Taisīn, apstājies! Kas noticis, dēls? No kurienes tev šī enerģija? Tagad es likšu Taisini zem kājas, bet baidos no Gece. Gece pēc tam kož, draugi. Malacis, nāc Taisini, pie manas meitas, kur arī sargās savu izsalkumu. Nu, nāc, iesim pie tēva, nāc Gece. Nāc, paskatīsimies, ko viņš tagad dara. Taisini goda vārds. Man ļoti sāpināja, draugi. Izskatās, ka vakar viņš vēl nebija pilnībā izlādējis savu dusmu. Šodien viņš man kārtīgi iedeva. Skaties, tojas komandas sapulce. Kādas, vecīt? Kā iedās? Parādi, cik harizmātisks ir mans dēls. Viņš atkal tur visu izcili izdarījis. Mans lauva. Tagad es laidīšu savu dēlu, lai visa pilsēta redz īstu suni. Labi, Hades? Lai pilsēta redz īstu lauvu. Lauva. Mans lauva dēls. Īsts Anatolijas dēls. Īsts. Paskaties tikai uz šī vīra harizmu. Viņš liek debesīm un zemē dārdēt. Mašallah manam dēlam. Karam, ko tu dari, meitiņ? Es aizvēru Karam, jo viņi meklējās, un viņi te stāv. Tu negribi, lai Karam ar kādu sapārojās, vai ne? Es negribu mazuļus, mīļais, vai dzirdēji? Malacis, tu, Hades, pagaidi, vispirms izvadīsim bērnus pastaigā, pēc tam izlaidīšu tevi, labi? Pagaidi, dēls, skaties uz marazlī putekļiem, skaties. Dēls, vai es jums nesaku, lai jūs nekaujās? Brāli, vai es jums nesaku, lai jūs sadzīvojat? Viņi tomēr labi saprotās, vai ne? Viņi atkal nestrīdās, un tas man iepriecina, draugi. Tagad paskatieties, šodien atkal nav ūdens. Atkal mums nav ūdens jau kopš rīta. Pateicoties Allahām, es biju nedaudz uzkrājis no iepriekšējā. Tomēr arī tie ir maz. Cerams, ka šis ūdens atnāks, draugi. Skaties, Džekijs ir tik izslāpis, vai redzi? Skaties! Pagaidi, paskatīsimies, vai tur vēl ir palicis ūdens. Es biju tos tur nolicis. Ļauj man tiem iedot ūdeni. Mani mazuļi tagad ir noskumuši. Paga. Nāciet šurp, nāciet. Šis ūdens ir iztecējis. Viņš mūs apkauno, draugi. Tas nav nekāds joks. It īpaši šajā vasaras laikā. Vai tad tagad nav vasaras laiks? Labi, paskatīšos uz Mehmedu. Malacis tiešām. Darbs ir darbs. Man arī maz ūdens, cerams, ka ūdens drīz būs. Nav jau tikai suņiem dot dzert ūdeni, piemēram. Mēs arī šos būrus visu laiku mazgājam. Tāpēc paskaties, visiem viņiem ir grūti klājies. Paskatīšos, maniem mazulīšiem vēl ir ūdens. Mani dārgiem. Viņiem tiešām ir slikti klājies. Nāciet, draugi. Reina. Nākamajā video, ja vēlaties, izņemšu Reinu, draugi. Patiesībā ļaujiet jums pašiem izlemt komentāros. Viņi ir viena no bērniem, kurus sen neesam izņēmuši. Uzrakstiet komentāros, kurus nākamajā video izņemt. Izņemšu bērnus, kuri nesaprotās vai nespēj socializēties, un mēģināšu viņus socializēt. Kurš bērns, lai tas būtu? Reina. 4. Sofija. Šila. Romeo. Vai ne? 5. Visgrūtākie ir 5. Arī Izabela. Varam teikt 6. Kurš vēl lai nāk, rakstiet komentāros. Es runāju par tiem, kas nesaprotas, redzi. Mazlums parasti saprotas ar citiem. Ja jūs arī viņus vēlaties, rakstiet komentāros. Reinas stāvoklis arī, paldies Dievam, ir labs. Nu pat arī nāciet, iesim no vistas turp. To vietas apstrādāja ar zālēm, draugi. Atkal visu apstrādāja ar zālēm, lai dzīvniekiem nebūtu parazītu. Skaidrs. Pat viņus pašus arī apstrādāja ar zālēm. Kur viņi ir aizgājuši? Skaties, viena daļa ir šajā pusē. Kā klājas manām vistām? Es viņas arī labi pabaroju. Es visas kūtas no iekšpuses arī izsmidzināju ar zālēm. Vistu kuķes. Pēc tam piekdien. Es savācu olas, drīz parādīšu jums olas. Pēc tam es neizsmidzināju zāles baložu kūtī. Es neizlaidu baložus, lai tie mazuļi paaugas. Pēc tam es izsmidzināšu zāles kūtī. Arī šeit, draugi, es visu apkārtu pilnībā izsmidzināju ar zālēm.
Lai viss būtu tīrs. Lai nebūtu nekādu kukaiņu, pēc tam arī šos vistu kūtis izsmidzināju ar zālēm, arī ligzdu vietu. Arī trušu vietu. Arī šeit visu kārtīgi izsmidzināju ar zālēm. Ja mēs tikai varētu atbrīvoties no šīm utīm un blusām ar Dieva palīdzību. Arī lietas šeit bieži līdz, draugi, tāpēc ir ļoti daudz. Paskatieties, nāciet, es jums arī parādīšu olas. Paskatieties, draugi, šīs ir mūsu 2 dienās savākās olas. Jūs zināt, ka mūsu dējēvistas visas nomira, tāpēc tagad mums ir mazāk olu. Šī ir mūsu 2 dienu ola. Paskatieties uz šo olu. Šī krāsainā ola, ko redzat, ir no gaļas vistām. Šo olu sauc par gaļas vistu olu, draugi, lai jums tas būtu zināms. Pēc tam šo lielo smailo olu dēja pīle. Šī ir no mūsu amerikāņu pīlēm. Tās Pekinas pīles pārojās. Izrādās, abas tās amerikāņu pīles ir mātītes. Viņas dēja tāds baltas garas olas. Saka, ka šī ir arī gaļas ola. Redzat šo krāsu? Jā, šo krāsu, ko redzat? Šī krāsa. Nu tā. Es pat mājās pāršķēlu šo pīles olu. Skatos, no tās iznāca 2 dzeltenuma, draugi. Mūsu šo pīļu olas, paldies Dievam, ir ļoti skaistas. Šī ir mūsu 2 dienu ola. Tagad tās ir nedaudz samazinājušās, cerams, drīzumā atkal palielināšu vistu skaitu. Es gribu vēl nedaudz vairāk olu, pēc tam sākšu pārdot olas. Nu, nāciet, tagad izlaidīsim Hadesu, draugi. Nu, cerams, džempers mums nesīs veiksmi, draugi. Viņi nekaujās. Es šo siksnu tā aptinu ap roku. Es viņu uz īsu brīdi palaidīšu. Hades ir liela problēma. Tie, kas zina Hades, jau zina, ka viņš ir īsta mašīna. Tāpēc skaties, kā Gece nāk pie sava tēva. Kāda nakts? Hades, pagaidi! Apstājies, dēls, apstājies. Apstājies. Hops, Hades. Pagaidi. Labi, jā. Mēs tikai izdarīsim vienu lietu. Šī lielā kaklas siksna ir pārāk vaļīga, draugi. Tāpēc es pāriešu uz žņaugu kaklas siksnu. Nē, lejā. Stāv mierīgi lejā. Hei! Nepietuvinieties. Labi. Žņautošā kaklas siksna viņam arī pārāk stipri savilksies. Viņš nevar iet. Hei! Lejā! Skaties, tu kasies, vai ne? Pagaidi, paskatīšos. Skaties, tas viņa ļoti spiež vienu mirkli. Ļauj man to otru siksnu arī mazliet pievilkt. Gan žņautošā kaklas siksna, gan karstums. To netiek izmantos, draugi. Tas var kaitēt. Tāpēc... Hades, tu tikko iznāci. Tu mani atstāji bez elpas, dēls. Labi, paskaties, viņš nav meties virsū ne Tosunam, ne Kaplanam. Paldies Dievam. Atlaid, paskatīsimies. Hades! Mans dēls, īsts lauva. Tu laikam ļoti iemīlēji Hadesu. Ko? Laikam Kaplanam ļoti iepatikās. Viņš nemaz neatiet no viņa. Skaties, kādā stāvoklī dzīvnieks ir. Kaplan, nāc ārā, paskatīsimies. Gedze, vai tu ilgojies pēc sava tēva? Skaties, kā Geča izrāda mīļumu Hadesam. Labi, jaunieši, nomierinieties. Arī Apolons nāk. Arī Faisals sāka piedot. Faisals, nāc! Malaģis, Manslavā! Tikai skaties, nāc šeit, noķer Hades tūplānā. No 3. Hades, cik viņš ir pieņēmies svarā. Vai jūs redzat, draugi? Mašallah, viņš tiešām ļoti pieņēmies svarā. Man viņa mazliet jāieliek diētā. Viņš arī nevar daudz trenēties. Viņš jau paliek iekšā. Tāpēc viņš ir ļoti uzbarojies. Ļoti. Mašallah, tēvs arī labi rūpējās. Lauvam nekā netrūkst. Ak, dēls. Pagaidiet, paskatīšos. Nejaucieties man pa kājām. Tagad nāciet, draugi. Tagad iesim pie Karlos. Apstājies. Tais, nāc šur, Tais. Nē, paskaties uz Taisi, viņa neko neteica, paskaties. Kaplan, cik tu esi kļūsi piesardzīga, meitiņa? Es visu šo laiku gaidīju Hadesu. Skaties. Labi, dēls. Hopala, Hades, vecīt. Paliec mierīgs. Stāvi. Nāc. Mazliet bažījos, paskatīsimies. Vai zināt, kāpēc es bažījos? Ļauj man noņemt šīs brilles, brāli. Tas ir nenormāls sasvīdušas. Draugi, ārā ir karsts. Ārā ir karsts. Ja jūs esat kā es un sverat 120 kg, jūs ļoti svīdīsiet. Hades, kad tu uzbrūc citam sunim, tas var pagriezties pret tiem, kas ir tev blakus. Kezā suns, kas bija man blakus, ir pagājis garām citiem suņiem. Tas var pagriezties arī pret mani. Lai paskatīšos, vai viņi arī izaicinās. Taisi. Nē, viss kārtībā, nekāda problēma nav. Tāpēc man jāpieiet ļoti piesardzīgi. Tagad rakstiet komentāros.
Jūsuprāt, vai Hādes baidās no Kārlo vai nebaidās? Un kā jūs domājat, kurš no viņiem rei dominējošāk? Rakstiet komentāros, draugi. Hādes vai Kārlis? Pagaidi, paskatīšos. Nāciet, draugi, dosimies pie Kārļusa. Hei! Hei! Apstājies! Taisi! Apstājies, dēls! Apstājies! Apstājies! Hei, labi, kas notika? Kas vēl notika? Ko? Vai Kārlis uzbruka Kaplanam vai Apolonam? Es nevarēju īsti redzēt. Kad Teisijs arī viņam uzbruka, pēkšņi viņš metās virsū Kārlisam, draugi. Tiešām pēkšņi notika kaut kas, ko es vispār negaidīju. Es nedomāju, ka Kārlis ies un darīs to mazuļiem. Ko es jums vakar teicu? Bet es teicu, Kārlis nevilcināsies. Atceraties, vai ne? Es teicu, viņš ir vecais vilks. Paskatieties, viņš tagad izskatās ļoti traks. Es tikko izlaidu Hādesu, vai ne? Tā kā mēs tikko viņu izlaidām, viņš atstāja smaržu apkārt, un viņš grib parādīt dominanci. Viņam mazliet jāpielāgojās videi, viņam jāiezīmē sava teritorija. Pēc tam viņš reaģēs. Šobrīd esmu ļoti panikā, jo viņš griežās arī pret mani, tā ir problēma. Nāc šurp, paskatīsimies. Maros, ej prom no kājām, dēls! Hādes ir nofiksējies, paskaties! Maros! Nē! Esiet diela aizgādībā! Nāc šurp, Hādes! Es nedaudz tuvāk pievilkšu Hādes, draugi. Nē! Apstājies, puika, apstājies! Apstājies! Ej! Turpini, ej! Izdziān, izdziān! Nokāp lejā! Nē, taisi! Esiet prātīgi! Viņi visi sāk uzbrukt Hadesam, skaties, visi tagad uzbruk Hadesam. Taisi brīdina Hadesu, viņš uzbruk Hadesam. Tāpēc es nevarēšu to pārāk pietuvināt, arī Faisals ir atnācis, paskaties uz Faisalu. Nāc, ej arī pie Faisala, nāc! Nāc! Nāc, Hades! Tagad, draugi, es vienmēr cenšos Hades turēt aizmugurē, jo, kā jau teicu, mēģinot uzbrukt Karnosa, viņš var uzbrukt arī citiem suņiem. Tāpēc man jābūt piesardzīgam. Nāc, Hades, nāc pie Faisalā! Taisi, apstājies! Taisi sāk sariesties. Taisi arī spēlē dubult spēli, viņš te metās Karnosam virsū, te Hadesam. Nāc šurp, nāc pie šī Faisala. Var. Apstājies! Wow, viņš metās Faisalam virsū, paskaties! Skaties! Apstājies, iepazīstināsim ar Faisalu, nāc! Mēs jau iepriekš bijām uztaisījuši video ar Faisalu. Viņš izliekās, ka saprots, bet pēc tam uzbrūk. Tāpēc es atturos, draugi. Skaties, Faisals arī ir tik zinkārīgs, paskaties. Var. Hādes, kā jau teicu, brāl, tikko iznāca. Ja es viņu palaistu un ļautu izskrieties, viņš pilnībā atgūtos. Pašlaik viņš grib iezīmēt teritoriju, jo apkārt ir citi suņi tēviņi. Viņš grib parādīt, kurš te noteicis. Viņš darīs, ko iecerējis pēc tam. Malacis, dēls. Atkal mani pārsteidz, paskaties, viņš nereaģēja. Parasti viņš ļoti asi reaģē. Citi suņi viņu neieinteresē. Tas īsais brīdis, varbūt tas ir no tā. Nāc šurp. Labi, Karlos. Karlos, mašala. Karlos, jā. Tagad viņi ir vecāki draugi. Bet ja Karlosam būtu jaunība, skaties uz Faisalu, paskaties. Hades, vai šis Faisals tevi mīl? Faisals, ko tu gribi, dēls? Vai tu aizgāji pie Hadesa tikai aiz zinkārības? Mans lauva, ja tam Karlosam būtu tava jaunība, tad es jūs redzētu. Viņš ir kā mašīna. Mašallah, kā mašīna. Pagaid, pasties uz Hadesu. Ak, lai Faisals tikai neiesper. Labi, dēls. Malacis mans lauva. Mans gudrais dēls. Ļauj man viņu vēl pēdējo reizi pievest klāt, un tad ejam prom. Nē, tašs. Ei! Akmens! Pagaidi. Labi, hei, labi, nāc! Nāc, labi, hei! Hei, tašs! Ak, tašs! Mans tašs pēkšņi ietriecās vēderā, draugi. Nu labi, nāciet, es daudz nevilkšu garumā. Nekad nevar zināt, nāc!
Neielaidīsimies pārāk lielās darīšanās. Nāc, nu. Abiem ir laba pašapziņa. Pagaid, redzēsim, Hades. Hades! Ak, Dievs, tu gan. Hades! Mierīgi, puika, labi, viņš nenāk ar tevi spēlēties. Tas nav nekāds naks, tā ir īsta ķēpa, kā tu redzi. Hadem ir ļoti liela drosme. Karlosam arī tāpat. Protams, Karlosam ir tāda priekšrocība, klausies. Karlos! Viņš ir pielāgojies šai teritorijai, tā kā viņš visu laiku staigā ārā. Viņš saka, es esmu šīs vietas līderis. Uzskati Hādi par suni, kas nāk no ārpuses. Hādi, nāc šurp. Paskatīsimies, atvedīšu tavu mammu pie tevis. Hāde, kā klājās taviem mazuļiem? Nu? Hādes, viņi ir mazuļi. Viņi ir mazuļi, viņi ir mazbērni. Mārla arī, skaties, Geica bija sadusmojusies. Kā tu to saprati? Nāc. Viņa pakāja. Viņa pakāja. Ko tu dari, meitiņ? Princese. Nāc, iesim arī pie mazluma, paskatīsimies. Tur ir arī kāds kadījis. Vai mazlums arī uz tevi neskatās? Havuks! 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 Labi, nāc atvērsim! Havuks! Apstājies! 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 Labi, tu esi onkls? Labi. Labi, mazlum, mēs tev sauksim par brāli, vai ne? Paskaties tad uz mazlumu. Hades viņu īpaši neievēroja, bet mazlums būtu traki smējies, mašallah. Labi, nāc! Nāc! Nāc, Hades! Lūk! Iepriekš, kad šeit nebija vistas, es šeit izlaidu suņus. Tad bija daudz labāk, draugi. Viss bija daudz brīvāk. Tagad mēs šeit tiksim galā. Nāc, iesim arī pie Romeo un Ailins. Šis ir Romeo. Skaties, skaties. Skaties, kā Romeo uzbrūk. Hades grib atstāt savu smaku, lai viņš to izdara. Subtitri M. Viņš šo Romeo neņēma vērā. Viņš tieši Aiju izaicina. Havuks! Dāvana Hadesam! Dāvana Hadesam! Šis mukaras izlauzīs durvis! Dāvana Hadesam! Dāvana Hadesam! Ko tu saki? Labi, ņem! Nomierinies! Nāc! Nāc, labi, nāc! Nāc, nepārspīlēsim! Nāc! Nāc, lai visi nesāk viens otru uzkurināt! Reina, vai tu izcēlies, meitene? Reina, vai tu arī atceries, ka esi uzbrukusi Hādam? Šī Reina arī reiz tā izdarīja, draugi. Viņa aizgāja un uzbruka Hādam. Ar visu patiesību. Ar visu patiesību. Bet, ja viņi iziet ārā, viņi atkal uzbruktu. Zināt, kāpēc? Es gribētu teikt, ka Reina ir ļoti dominējoša, bet viņa uzreiz pagriezās un devās pie Hadesa. Viņa viņam lien klāt. Reina ir ļoti dominējošs suns. Spēlējoties, viņa uzskāpja otram sunim virsū un mēģina uzspiest savu autoritāti. Hades nekad viņu nepieņēma, viņi uzreiz sāka konfliktēt savā starpā. Toreiz tas bija diezgan slikti tomēr. Nāc, Hades! Reina, skaties skatieni, un viss pārējais man pārsteidz, tiešām. Īpaši paskaties, viņi visi trīs kopā staigā. Maras, Tosons, Apolons, visi trīs ir tēviņi. Viņi nekad nešķirās. Hades arī viņiem nelēca virsū, paskaties. Viņa paša rotaļbiedrus arī neko neteica. Mašallah, viņi ir ļoti saskatīgi draugi. Tas jau arī ir tas, ko es parasti vēlos. Lai tādu suņu tēviņi viens otram pārāk neuzbrūk. Lai viņi saprotās, lai es varu visus mierīgi palaist un vērot. Lai man nav jāstāv blakus ar šaubām vai bažām. Lai man nav jābaidās, vai viņi kaujās vai kostīs viens otru. Viņi šajā ziņā ir lieliski. Vai ne, Hades? Nāc! Tagad es Hades ielikšu atpakaļ, draugi. Jo, gais, ir karsts. Viņš nogur, viņam ir slāpes. Nāc, dēls, paskatīsimies. Izdara savu ūdeni. Mans lauva. Tētis drīz to vietu sakops. Ej tālāk. Malacis, mans dēls. Tagad. Es nevarēju ilgotēt. Jo ir arī citi, tāpēc viņi varētu pēkšņi pagriezties un sakost pārējos draugus. Tāpēc mums jābūt piesardzīgiem. Bet Hades bija arī lielisks. Kārlos arī īpaši šajā lietā ir pats, kā lai to pasaku, pats viltīgākais bija Taisons.
Vienu brīdi viņš metas visu Karlosam, citu brīdi mēģina notvert notikumu. Tu esi tik vērīgs, bet tur viņš Karlosam pamatīgi uzbruka. Tur Karlos paņēma manu kaplānu zem sevis. Neatceros precīzi, kuru viņš paņēma. Taisons arī pēkšņi izmanto izdevību un uzbruka Karlosam. Tā ir mana slimība. Viņš arī aizsargā pārējos, rūpējās par viņiem, draugi. Vai ne, Geče? Geče, tu arī redzēsi savu tēti, cik laimīgs tu biji. Malači, mani puiši, kā tu teici, kuru bērnu vēl izcelsim? Rakstiet komentāros, draugi, es ļoti svīstu. Man vajag nomazgāt seju ar to roku. Kā mēs to darīsim? Skaties, viņš ar prātu jau novelk manu seju. Draugi, es šausmīgi nosvīdu. Tas nav nekāds joks. Nāciet, bērni, iesim. Nāciet šurp, nāciet! Šodien arī grasījos mazgāt suņi. Aizgāju nopirkt viņam arī šampūnu un tādas lietas, bet ūdens nav. Tāpēc mūsu darbs palika pusratā. Nav ko darīt, draugi. Šodien mūsu video arī beidzās šeit. Es arī pamazām tagad došu bērniem ēst, draugi. Nu, es jūs ļoti mīlu. Neaizmirstiet atzīmēt video ar patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Palieciet veseli, man draugi.